Būvindustrijas lielā balva ir nozīmīgākais notikums nozares speciālistiem, jo tas ir mirklis, kad aiz realizēta projekta, būves, ēkas tiek ieraudzīts īstais pamatakmens – cilvēks. 10. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Imanta Ziedoņa zālē notika gadskārtējā Būvindustrijas lielās balvas pasniegšana nozares goda ļaudīm. Labvakar, prezidentkungs, labvakar, ministri, labvakar, deputāti, dāmas un kungi. Labvakar visi būvindustrijas ļaudis, kas sanākušas mūsu svētkiem, kur godinām savējos Būvindustrijas goda ļaudis. Būvindustrijas lielajai balvai 2014 tika pieteikti 45 kandidāti, 24 pretendenti kategorijā gada inženieris arhitekts un jaunais inženieris arhitekts, kā arī 21 pretendents kategorijā mūža ieguldījums būvindustrijā. Godinot labākos nozares speciālistus nozares augstāko apbalvojumu, pamatakmeni pasniedza Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš, ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis un citas amatpersonas. Valdis Pilnieks CMF būdekļu vadītājs, laureāts kategorijā gada jaunais inženieris. Un balvu laureātām pasniedz Rīgas Tehniskās universitātes rektors, akadēmiks Leonīds Ļebickis. Man ir liels saviņojums šajā brīdī pasniegt šo balvu mūsu arī absolventam un cilvēkam, kurš vadīja darbus, lai uzbūvētu jauno enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti. Ir sagadījies tā, ka tieši pēc nedēļas mēs atklājam oficiāli šo fakultāti, tur tā ir pilna ar jau studentiem, notiek mācības. Milzīgs paldies tieši jums par to, ka jūs vadījāt šo projektu un kā pa brīnumu tas tika pabeigts nedēļu pirms noteiktā laika, un tas ir vēl milzīgs paldies celtniekiem. Es gribu pateikt, ka es domāju, ka mūsu būvniecības fakultātes absolventi ir vieni no labākajiem pasaulē, bet jums īpaši gribētu novēlēt turpināt studijas doktorantūrā. Mums vajadzīgi jauni profesori. Valdis Pilnieks CMF būdekļu vadītājs saņem arī mūsu atbalstītāju sadalījumu simpātiju balvu. Lūdzu sadalīt pārstāvjus Āgri Rāmatu un Ingu Brigādu. Zināt, tur, kur būvē, tur finiša taisnē vienmēr arī krāso. Un ja krāso, tad es ļoti ceru, ka pamatā tomēr ar sadalījumu. Nu, kas ir sadalījums? Tas ir krāsas, 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 tas ir košas, netik košas, katram kādu vajag. Un tāpēc šogad firmas sadalījumiem Akzonomē Baltikas, ko mēs ap divi pārstāvam, esam izlēmuši sekojoši, ka mūsu simpātija balva būs tiem jaunākajiem, kuriem dzirksteņu acis, kam enerģija kūstā un kuri no mūsu paletes 100 punktu izmantos visas krāsas. Paldies! Jānis Timšāns, Sijā Akva Brambis vecākais inženieris, saņēma apbalvojumu kategorijā gada inženieris. Pretendenta ieteicēja vēstulē par Jāni tiek teikts, ka viņš ir klusais darba darītājs, uz kura pleciem gulstas liela atbildība un vadības groži. Jāņa Timšāna vārds projektam uzsākoties ir kvalitātes garants. Man prieks tiešām pasniegt balvu. Mēs šodien godinām labākos. Mēs zinām, ka būvniecības process ir fiziski grūts un sarežģīts. Mēs zinām, ka būvniecības process ir bīstams. Mēs zinām, ka būvniecības process nav no tiem tīrākajiem. Nav vietas būvniecībā vājajiem. Mēs šodien suminam labākos, stiprākos. Man prieks jūs sveicu. Augstāko nozares apbalvojumu kategorijā mūža ieguldījums būvindustrijā saņēma Juris Biķis, akcijas sabiedrības Latvijas finieres padomnieks. Pretendenta pieteicēja vēstulē liela atzinība Jurim tiek izteikta par bērza saplākšņa ražošanas izveidošanu un attīstību Latvijā. Jura karjera raksturojas sekojoši no vienkārša konstruktora par ģenerāldirektoru Vissavienības pakļautības uzņēmumā.
Tātad lūdzu būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā mūža ieguldījums Juris Vicis. Man tiešām Juri pasniegt šo balvu liels gods. Es domāju, jūs tomēr drusku blēži izjūtuši arī viņu savas balvas podināšanai šajā lietā, jo man šo cilvēku tomēr bija teikt, ka viņš ir visavējas uzņēmumu vadītājs. Viņš faktiski ir pasaules uzņēmumu vadītājs. Lai mēs spētu kaut ko tādu, tik cilvēcīgi un saprātīgi, kā jūs to darīs. Domāju, ka mums tur katram ir daudz vēl ko mācīties, tad pašiem pieredzēt. Tāpēc, lai viņam veicās, un ja viņš kaut darīja, šī spējas nodot citiem, mums visiem veiksies daudz labāk. Paldies tev! Kopumā apbalvojumus saņēma 12 laureāti, izceļot nozares spēcīgākos cilvēkus un godinot viņus par ieguldīto darbu, attieksmi un cieņu. Būvindustrijas nozares speciālisti, kas ieguvuši šo augstāko nozares apbalvojumu, ir stabils balsts nozarei, jo tieši šie ir tie cilvēki, kuri spēj uzņemties atbildību par savu paveikto darbu, spēj strādāt ar vislielāko atdevi, sasniedzot augstus rezultātus. Būtisks ir arī tas cilvēkam, cik viņu ļoti novērtē kolektīvā, jo būvniecība jau ir komandas darbs. Nav tā, ka viens var izdarīt visu, un reāli tā ir komanda, kas izvirza šoreiz šo vienu cilvēku no savas komandas, ka lūk, šis šogad ir pelnījis šo te balvu, vai tas ir gada inženieris, vai jaunais inženieris, vai gada arhitekts, vai par mūža ieguldījumu būvindustrijā. Tas ir ārkārtīgi liels gandarījums, ja tu vari cilvēkiem, kas ir ļoti daudz ieguldījuši darbā, visu sirdi un dvēseli, viņiem pateikt paldies par viņu darbu, jo cilvēkiem novērtējums ir ļoti būtisks. Būtībā pamatakmens ir ne tikai būvē, bet pamatakmens ir arī šie cilvēki, jo no viņu tā ļoti lielā profesionālā un vērtīgā darba ir atkarīga gan tās ēkas kvalitāte, gan drošība, gan skaistums, un tas ir forši, ka mums ir tādi cilvēki.